Sveiki! Esi sveicināts jaunajā Parkside DIY epizodē. Mani sauc Dženija, un šodien kopā mēs uzbūvēsim šo lielisko vigvamu, kas ir lieliski piemērots kā mājīga lasītava iekštelpās vai ārā. Kā vienmēr, visu, kas tev tam nepieciešams, atradīsi būvniecības instrukcijā. Lai sāktu būvēt vigvamu, pirmajā solī tev būs nepieciešami 5 koka kāti, kuriem jābūt 2 metrus gariem. Mūsu gadījumā mums savi koka kāti vēl jāsaīsina. Tagad es vēl nolauzīšu malas. Saliec 5 koka nūjas vienu uz otras un aptin tās ar virvi apmēram 20 cm no gala, cieši sasienot. Koku karkas uzstādīšanā būtu nepieciešama vēl viena cilvēka palīdzība. Uzstādiet koka rāmi, pārliecinoties, ka visi 5 koka kāti ir vienmērīgi izvietoti apmēram 60 cm attālumā viens no otra. Augšpusē vidū tiem jābūt savienotiem. Tagad pievērsīsimies audumam. Vispirms aptin audumu brīvi ap koka kātiem un sakārto to. Tur, kur būs jūsu ieeja, mēs aptinam audumu ap koka sijām un piestiprinām to ar skavām. Kad ieeja ir savā vietā, mēs ar karto līmi piestiprinām audumu pie koka rāmja. Jūs varat nogriezt lieko audumu, bet mūsu gadījumā mēs to pielīmējam, un tādējādi izveidojas praktiskas kabatas. Un tagad padarīsim to pat tiešām mājīgu. Tagad nekas vairs netraucē baudīt mājīgus vasaras vakarus tavā paštaisītajā namiņā. Lai izdodas atkārtot, tu to vari!